Šis ir iPad Mini 4, un principā, kā jebkuru no visām Apple ierīcēm, viņi var pieslēgt Apple TV. Tas ir šī mazā kastīte. Un šodien mēs izmantosim tieši šo ekrānu, un tad uz pāris soļos jums parādīšu, kā to vienkāršāk izdarīt. Ko mēs darām? Mēs pārliecamies, vai Apple TV un iPad Mini 4 atrodas vienā un tajā pašā Wi-Fi tīklā. Šajā gadījumā mums ir Ideal Launch, te pie Wi-Fi opcijām mēs to redzam. Apple TV arī atrodas šajā tīklā, tad mēs droši varam slēgties klāt. Kas mums ir jādara? Mēs vienkārši ar kustību no apakšas uz augšu atveram opciju AirPlay, un šeit uzreiz tiek atrasts Apple TV. Šeit jau ir iestatīta iespēja mirrorings, un līdz ar to mēs visu redzam uz lielā ekrāna. Ko mēs tālāk varam darīt, tas jau ir atkarīgs no mums pašiem. Mēs varam atvērt browserus. Mēs varam atvērt jaunu logu. Iesim Delfos. Kā redzat, mēs visu varam apskatīt šeit. Viss redzams arī uz ekrāna. Nepieciešamības gadījumā, ja mums ir jārāda prezentācijas vai jāatver faili, mēs varam atvērt failus. Šobrīd mēs izmantojam aplikāciju Numbers, kas ir Apple izstrādāta aplikācija, kurā jūs varat veidot Excelim līdzīgus failus, sastādīt grafikus, tabulas, kur iespējams parādīt arī auditorijas priekšā. Lai atslēgtu Apple TV, mēs rīkojamies tieši tāpat, kā mēs rīkojamies pieslēgšanas brīdī. Atveram Apple TV, aizveram mirroringu un piespiežam iPad. Tas ir viss.